Rīgas Stradiņa Universitāte. Renāte Ranka. Bija šis izaicinājums izveidot farmakoģenētikas laboratoriju, un pat cik mums bija uzsakrāta pietiekoši liela pieredze šajā jomā, mēs nolēmām pieņemt šo izaicinājumu, un šobrīd tātad Rīgas Stradiņa Universitātē farmācijas ķīmijas katedrā mums ir šī te farmakoģenētikas un precīzijas medicīnas laboratorija. Katrs indivīds ir mazliet atšķirīgs no visiem pārējiem. Līdz ar to dažreiz šie medicīnas risinājumi vai zāļu risinājumi, kas liekas, kas dara jebkura, tomēr nedara. Un tāpēc mēs gribam runāt par šo personalizēto pieeju. Mēs savā laboratorijā gribam izpētīt tieši cilvēka ģenētisko pusi, tātad kuri gēni, kuru gēnu produkti nosaka to, vai zāles palīdzēs, vai tomēr būs blakus parādības. Šobrīd farmakoģenētikā mums tā galvenā tēma ir tuberkulozes ārstēšana. No farmakoģenētikas viedokļa tā ir sarežģīta tēma, jo pacients saņem 4 dažādus medikamentus. Tad, kad mēs sapratīsim visu šo 4 medikamentu savstarpēju miedarbību, cik daudz faktori no pacienta puses tur ir iesaistīti, cik daudz pats slimība ietekmē šo pacientu, tad būs, es domāju, ka labs nobeigums šīs tuberkulozes farmakoģenētikas pētīšanai. Zinātne vienmēr ir tāds nosacīts ceļš nezināmajā. Ja viss būtu zināms, tad tas jau viss būtu izpētīts, tad jau nebūtu arī zinātne.